Sveicināti, te runā Nora Možniece Stīla, Latviešu fonda biedru ziņa. Es biju ievēlēta 2023. gadā savā pirmā termiņā, un man pirmais termiņš izbeidzās 26. gadā, un es ceru kandidāt uz otro termiņu. Jūsu zināšanai tagad sekos biedru ziņas pienākumi. Pirmais – uzturēt datubāzi, iereģistrēt ziedojumus un gadamaksas, izsūtīt aicinājumus samaksāt gadamaksas, nosūtīt pateicības par ziedojumiem. Otrais – sagatavot un nosūtīt ikgadējos balsošanas materiālus Latviešu fonda dalībniekiem. Trešais – iesaistīties līdzekļu vākšanas kampaņās. Un ceturtais – pārstāvēt un popularizēt Latviešu fondu un tā darbību. Vēlos jums drusku paskaidrot par pašreizējo biedru skaitu. Kopējais biedru skaits kopš Latviešu fonda dibināšanas ir 1361 biedri, un augstāko pakāpju biedru skaits ir 728. Aktīvo biedru skaits šogad skaitās 420. 69% no tiem biedriem ir augstāko pakāpju biedri, un 31% ir gada biedri. Tie paši cilvēki ir arī mūsu ziedotāji. Un vēlos jums pateikt, kur dzīvo aktīvie šī gada ziedotāji. 86% dzīvo ASV, 5% dzīvo Kanādā, 5% dzīvo Latvijā, 4% citur Eiropā, un pašreiz mums nav neviens, kas vēl ziedo un ir aktīvs no Austrālijas. Paldies! Vēlos jums informēt par jauno biedru skaitu. Esam ļoti iepriecināti, ka šī gadā mums ir 23 jau jauni biedri, un tas ir līdz 27. oktobrim. Nu, mums vēl ir laiks pirms gada beigām to numuru pacelt pat augstāku. Iepriekšējos 3 gados mums bija 21 jauns biedru, 19 un 18. Un mēs esam ļoti priecīgi, kad kādreiz mūsu ziedotāji pat augstina viņu pakāpi, un tas nozīmē, ka viņi ziedo $1000 vai vairāk. Un šogad mums ir jau 2 cilvēki paaugstinājuši pakāpi. Pagājušajā gadā mums bija 0, un iepriekšējā gadā, 23. un 22. gadā, mums bija kopsumā 8 cilvēki. Paldies! Šogad mēs izsūtījām īpašu informāciju. Vasaras laikā mums bija balsošanas materiāli, un tad svinot mūsu jubileju, mums bija ļoti skaistas kartiņas ar Rita Grenzes mākslas darbu un mūsu lipekļi svinot 55. jubileju. Un tad, kā parasti, mēs mēģinām izplatīt informāciju par mūsu atbalstītiem projektiem, un mums bija mazas kartiņas ar 2024. gada un 25. gada projektu sarakstiem. Mēs ļoti mēģinām informēt mūsu jaunos biedrus, un tamdēļ izsūtam viņiem Latviešu fonda darbības gada kalendāru, un mēs ļoti priecātos, ja jūs arī pievienojieties mūsu samai. Šogad, tāpat kā pagājušā gadā, mums bija īpašs aicinājums, lai mēs varētu turpināt sniegt atbalstu latviešu kultūras projektiem pasaulē. Mums ir arvien nepieciešams papildināt fonda pamatkapitālu. Tādēļ aicinam visus, bet īpaši Austrijas koka bijušie tūkstošnieki, dzels, bronzas un dzintara pakāpju dalībniekus ziedot fondam šogad un arī katru gadu. Nākamās latviešu paudzes jums būs no sirds pateicīgas. Šogad, svinot Latviešu fonda 55. gadskārtu, lūdzam
lai ziedotāji ziedo $55. Katru gadu mēs veicam biedru un ziedojumu analīzi. Šogad līdz 27. oktobrim mums 128 ziedotāji ir saziedojuši pāri pa $18,000, un 500 no tiem bija no skaistām Latviešu fonda zīmola precēm. 2024. gadā 145 ziedotāji saziedoja $31,000. Un tajā novembra Giving Tuesday akcijā piedalījās 53 cilvēki. 300% no gada ziedotājiem nebija biedri. 2023. gadā mums bija 112 ziedotāji, kuri savāca $42,000. Un tajā novembra Giving Tuesday akcijā piedalījās 37 cilvēki. 2022. gadā mums bija 165 ziedotāji, un mēs savācam $61,000, un mums bija vairāki lieli ziedojumi. Mēs ceram, ka šis gads izbeigsies tā kā daži no šiem iepriekšējiem gadiem ar lielu skaitu darbībā Giving Tuesday, kā arī gada nogales ziedojumos. Vēlos jums drusku sīkāk pastāstīt par šī gada analīzi. Atkal mums ir 128 ziedotāji līdz 27. oktobrim. Mūsu mērķis šogad ir 30,000. Mēs esam drusku pāri pa pusveidu to savākuši. Mums ir 8 ikmēneša ziedotāji, un mums vislielākie ziedojumi līdz šim ir bijuši 2 $1,000 ziedojumi. Mēs ļoti gaidām novembra Giving Tuesday un gada beigu ziedojumus. Un kas šogad ir ziedojis? 52% no ziedojumiem ir bijuši no gada biedriem, 38% ir bijuši no augstāko pakāpju biedriem, un 10% ir bijuši no atsevišķiem ziedotājiem, kuri nav biedri. Tie kādreiz iepērk LF preces un arī piedalās atmiņas akcijās. Kā sekretāre, man ir daži mērķi nākošajam gadam. Palīdzēt izplatīt informāciju par Latviešu fondu, aicināt jaunus biedrus, turpināt uzlabot kontaktu ar pašreizējiem biedriem, papildināt datubāzē nepilnīgo informāciju, palīdzēt atrast jaunus padomjas locekļus un arī aicināt organizācijas atjaunot dalību. Vairumā gadījumā organizācijas dēļ vairs nepiedalās, un mums trūkst pašreizējo kontaktu. Vēlos atgādināt, ka mēs pateicamies visiem Latviešu fonda dalībniekiem, ziedotājiem un anonīmajiem labvēļiem. Jūsu atbalsts ir svarīgs mūsu darbībai. Mēs lūdzam palīdzēt popularizēt Latviešu fondu un tā darbību. Mēs lūdzam dāvināt dalību jaunajai paudzei, bērniem, mazbērniem, kā arī draugiem. Visi ziedotie līdzekļi tiek izlietoti projektiem. Un mēs ļoti novērtējam Giving Tuesday ziedojumus, gada nogales atbalstu, donor advised akcijas vai testamentāros novēlējumus, un ikmēneša ziedojumus ar kreditkarti vai ar PayPal. No padomes mēs ļoti vēlamies pateikt, ka mēs no sirds pateicamies. Dosim un dzīvosim.